Visiem sveiki! Šodien mēs šūsim kostīmu ar saules svārkiem. Mums ir vajadzīga šī piegrieznīte. Pirmais, ko jums jāizdara, jāizgriež visas piegrieznītes. Un tad atgriežties pie manis, jo man piegrieznītes ir izgrieztas. Mēs šodien šūsim svārkus. Runājot par svārkiem. Runājot par svārkiem, ja, tā ir viena detaļa. Ja jūs vēlaties, piemēram, lai jums ir vienkāršāk, jo mums tā kā jādabūt tāds aplis, varbūt jums ir sarežģīti strādāt ar tādu piegriezni, tad jūs varat izveidot, piemēram, paņemt papīru. Es paņemšu citu papīru, parādīšu. Paņemt papīru, šeit ir formāts. No šīs puses, jums ir balts vienkārši, paņemt šādi. Un šeit, šeit salīmēt ar skoču. Tad jūs varēsiet nolocīt šādi. Un izgriezīsiet vēl šo daļiņu. Un jums sanāks šāds aplis. Iespējams, ka ar šādu aplī tikai jums vēl būs viduklis izgriez. Lūk, jā. Ja jūs izmantosiet visu kā ir, tad mums būs jāstrādā šādi. Ņemam audumā gabaliņu, nolokam. Un tur, kur ir locējums, šeit ir locījums. Mēs pieliekam, šeit arī jums ir uzrakstīts meitenes locējums un locījums. Lūk, šī maliņa, kur locījums. Jūs pieliekat locījumu pie locījuma. Un tad izgriežat. Jā. Cits variants ir, ja jūs paņemat, piemēram, izveidojat apli. Tad jūs vienkārši izvietojat aplīti. Un griežat ārā, kā no kuram vienkāršāk tie divi varianti. Lūk, kā es darīšu. Es darīšu laikam aplīti, apzīmēšu. Es paņemu parasti kreiso pusi. Kreisā pusi, tur, kur ir mazāk tie rombiņi redzami. Un pielieku klāt. Kā pārvilkt šeit? Iepriekšējās daļās gāja runā par ziepes gabaliņu, par krītu, stāstīju, kā strādāt ar šīm adatiņām, varbūt šo labāk varēs redzēt, jā, ar adatiņām. Šeit parādās jauns variants, kā var arī to dabūt gatavu. Es AliExpressā pirku šādus flomastrus, tur bija vesels komplekts ar dažādiem tonīšiem. Tā kā tie flomastri, kuriem tā kā vajadzētu izust pēc tur dienas, pēc divām. Īstenībā, kā teikt, daži izšķīst, daži neizšķīst, rozais jā, piemēram, zilo bija krāsojusi, nē. Bet principā viņi pazūd arī, ja tu apšlekstē rūtni, to pārbaudīsim, neatceros, kurš. Teiksim tā, mēs sazīmējuši kaut ko, jā. Un apšlekstam ar ūdeni. Nav. Jā, un tas pazūd viss. Vienīgi ir tāda situācija, es tagad negludināšu, bet ir tāda situācija, mēs būtu, ko līdz tu sāc gludināt, viņš atkal parādās ar tādiem plekīšiem, tā kā akvarelis. Lūk, kā akvēlis. Bet var izmantot šādus flomasterus un principā strādāt ar viņiem. Citas situācijas ir tādas, kad var izmantot arī vienkārši flomasteru, paņemt no bērna penāļa un vienkārši apvilkt. Ja jūs zīmēsiet ar flomasteru, tad jums būs vienkārši jādara šādā veidā. Piemēram, jūs paņemsim zaļo. Tā.
Mēs izdarīsim tā. Jums ir lekāls, nu, piemēram, tas pats aplis. Redzat, jā? Jūs gribat viņā uzzīmēt to aplīti, dabūt uz audumiņa, tad jūs, piemēram, nedaudz tālāk no šīs līnijas, velkat to zaļo līniju nedaudz tālāk. Nu, ne tik daudz tālu, cik es to esmu tagad izdarījusi. Bet princips tāds. Un, nu, kaut kur tur 3, piemēram, milimetri attālumā no tās jūsu pamatlīnijas. Un tad, kad jūs griezīsiet ārā, jūs vienkārši griezīsiet. Varbūt nevarēs redzēt novi. Aptuveni tā pa vidu. Var redzēt, jā? Un tad jūs vienkārši nogriezīsiet nost to zaļo maliņu. Apzīmēt to var tā. Var sakot, var vienkārši flomasterus paņemt. Jo šeit tā īsti nedarbosies ziepīte. Es jums parādīšu. Viņa nedaudz zīmē, bet varbūt būs pa maz. Neic kur. Jā, vienkārši novelc lūk 2 līnijas parādīšu. Jā, varbūt ar to būs pa maz. Ja jūs nejūtaties droši, tad varat izmantot flomasteru. Vienkārši jebkuru flomasteru. Ja otrā pusē mēs zīmējam, protams, ka būs rezimāk, bet nu atkal uz melnā jā, uz baltā. Lūk, es tagad uz baltā vēlreiz iezīmēs. Tā es nevaru pati redzēt. Jūs redzat vai neredzat, jā? Viena līnija, kur ir uz melnā ir, tur, kur esmu uz baltā zīmējusi, tur redzēt, ka 3 nevar. Nu, principā nevar, es teiktu, jā. Tāpēc, principā, es jums rekomendēju laikam izmantot kaut kādu flomasteru. Es izmantošu flomasteru, jā. Un tad, kad es zīmēju flomasteru, lai man ir vienkāršāk, lai nevelk audumiņu, es tādiem punktiņiem lieku. Redzēsiet, jūs neredzēsiet punktiņus, redzat? Es tā punktoju, nu man tā ir vienkāršāk. Un griežam ārā. Man tur nesmuka maliņa būs, bet man ļoti maz materiāla, tāpēc audumiņa man nepietiek. Tā, nu, aplīti esmu izgriezusi. Tagad es salikšu pusīti uz pusītes. Un es atzīmēšu viduklīti. Viduklīti. Uzzīmējam un atzīmējam arī, kur mums būs lūk šī viduslīnija. Lūk šī ir aizmugurīte, jā, kur mums būs, nu, aizdara, teiksim tā.
Un šeit mums tā kā jāiegriež, tas izskatīsies šādi. Es jums tagad novilkšu līniju, lai jūs redzētu. Man sanāk tieši par rombiņiem smuki. Mums ir jāizgriež, man ir divās kārtās audumiņš, bet jums ir jāizgriež tikai vienai kārtai. Šito auduma gabaliņu, nevis šito, bet tikai šito. Pirmais, ko mēs darām, mēs izgriežam viduklīti. To aplīti. Un tagad mēs varam izgriezt to aizmugurīti. Lūk, meitenes, te mums būs tie svārki. Lūk, šāda viņa izskatīsies. Es jau šūsa mēģināju visu pārbaudīt. Lūk, tā aptuveni tas izskatīsies. Lūk, tie ir tie svārki. Tālāk mums ir jāizgriež jostiņa. Jums ir pierakstīts šeit jostas svārkiem 10 un 1,5. Oi, es atvainojos, meitenes. Jostas svārkiem 10 un 1,5 centimetri. Tas nozīmē, ka jums ir jāizgriež josliņa, kura būs garumā 10 centimetri un 1,5. Mēs, piemēram, laikam šādi paņemšu. Skatāmies, meitenes, kā jūs gribat izvietot. Vai nu mums rombiņi var izskatīties. Vai nu šādi, vai nu šādi. Pa šķībo gan labāk negriež. Tā man te pietiks 10, jā, man pietiks 10. Un es par rombiņiem nevelku līniju. 1,5 atzīmēju. Un 10 centimetrus. Lūk tā, meitenes, izdaram to un griežam ārā jostiņu. Lūk, tā ir mūsu jostiņa. Nedaudz nošakstīšu man te ziepīte. Lūk, tālāk, kas mums ir jādara? Mums ir jāpiešuj. Jūs saprotat, jā, kas kā apakšiņa mums ir šī. Un šeit mums ir viduklīts. Mums ir šī jostiņa tagad pie viduklīša šādi jāpiešuj. Lūk, šādi. Tad es piediekšu varbūt. Kā jums parādīt? Labi, es jums tā parādīšu. Tas nav īsti pareizi, bet lai jums ir skaidrs. Lūk, šādi, meitenes. Tikai jums ir jāizdara, jāsaliek tā, kā man jums parādīt. Lūk, šeit ir svārki
svarku augšņa. Šeit ir tas apakšējais, aizmugurējais sāds. Mēs pieliekam ar augšējo maliņu šādi. Jā, un šujam. Es iešu šūt. Nu, 5 metnes no maliņas, jā, no augšējās. Es jums nezinu, kā te parādīt. Redzat, esmu biežos. Lūk, šādi. Un tā būs mūsu labā puse. Lūk, jostiņā piešūta. Un kas mums paliek? Tā kā audums ir neerstīgs, te vairs nekas īsti nav jādara. Mums ir jāpiešo lipeklītis. Paņēmu lipeklīti un atkal vienmēr atkārtojam un atkal stāstu. Šī ir labā puse. Vienu lipeklīti mēs piešūsim šeit, un otru lipeklīti mēs piešūsim kreisajā pusē šeit. Augšņā, tur, kur ir jostiņa. Nu, ja mums ir jostiņa, es parasti izvietoju lipeklīti uz jostiņas. Lūk, šādi. Kāpēc? Tas jums dod to iespēju. Dažām lelītēm ir ļoti smalks viduklītes, citām lielāks. Un tas dod tās, tas sanāk gandrīz centimetrs. Pat pusotras centimetrs mums būs iespēja uzvilkt gan ļoti slaidai dāmai, gan meitenei, kurai ir lielāks viduklītes. Ja? Tad nošujam šeit lipeklīti. Kā es radīju? Lūk, meitenes ir piešūts lipeklītes šeit, un šeit ir vienkārši līnija, jo lipeklītes ir šeit. Un principā mums vārki ir gatavi. Flaikosim. Flaikosim.
Lūk, meitnes vārki ir gatavi. Jā, redzat, runājot par lipeklīšiem. Lūk, šeit viņai paliek, jā, jo viņai šai meitenei ir lielāks viduklītis. Es to parādīšu citai lēlītei, kā tas izskatīsies. Lūk, šai lēlītei ir smailāks viduklītis, arī šeit izskatās. Un runājot par aizmugurīti, viņai vispār te nepaliek lipeklīša, jo pilnīgi viss ir ciet un ļoti smuki izskatās, jo viņai ļoti tā dieviņa. Smuka figūra. Jā, lūk, svārki ir gatavi, meitnes. Un mēs turpināsim nākamajā video 21 minūte, tad nākamajā video mēs šūsim augšiņu. Satiekamies otrajā daļā.